Satiksmes ministrija un CSDD virza uz priekšu. Portāls iauto.lv piedāvā projektu, proti sodīt autovadītājs, motovadītājs par katriem pārsniegtajiem 10 km ar vienu soda punktu. Respektīvi, ja tu esi pārsniedz par 10 km stundā atļauto braukšanas ātrumu, 1 soda punkts. Ja tu esi pārsniedz par 20 km stundā, sanāk 2 soda punkti. Nu, un kā viens no motīviem CSDD eksperts Oskars Irbītis saka, ka infrastruktūra neietekmē, bet ir agresīvs braukšanas stils. Jautājot par galvenajiem pretargumentiem, piemēram, vai lielāko bīstamību nerada infrastruktūra, viņi saka šādi. Paņemsim Jelgavas šoseju. Tur ir 2 joslas katrā virzienā. Nezinu, kāpēc cilvēki sēž šogad sitās tāpat. Tātad tas nav arguments par to, kāda ir infrastruktūra. Arguments ir par mūsu braukšanas stilu. Nu, tad man ir jautājums. Ja jau pieminējāt Jelgavas šoseju, lūk, Rīgas Jūrmalas šoseja, tā ir intensīvākā šoseja Latvijā. Tas nozīmē ar vislielāko satiksmi. Šoseja ir diezgan pareizi izbūvēta, jā, pietrūks dzīvnieku sētas, jā, pietrūks, piemēram, tās pašas pienācīgas pareizi nobrauktos uz piņķiem un degvielas stāciju nodalīts. Bet cik šeit citās? Cik šeit ir negadījumi ar bojā gājušiem? Cik šeit ir negadījumi ar smagām sekām? Un ja nav, tad kā tad infrastruktūra to ietekmē? Varbūt tomēr ietekmē. Bet, ja tev patīk šis video, lūdzu spied like. Un, ja gadījumā vēl neesi mūsu kanāla abonents, tad piesako iauto. Portāls iauto.lv piedāvā